Sirsnīgā dziesmiņa, kuru izpilda Smiltenes vidusskolas pirmsskolēni Ketija un Kristers, ievada īpašu notikumu, kas iepriecina arī viņus. Svinīgi tiek atklātas jaunas pirmsskolas grupu telpas. Gaišajās un mājīgajās telpās tagad var uzturēties 3 bērnu grupiņas ar vismaz 60 bērniem, tādējādi samazinot bērnu skaitu rindā uz pirmsskolas izglītības iestādēm. Izglītības iestāde ir iegūsi jaunas vietas mūsu pirmsskolas vecuma bērniem. 44 šobrīd un droši vien līdz 1. septembrim pakāpeniski. Un 1. septembris ir tas atskaites punkts, ja, kad mainoties grupiņām, citi aiziet uz skolu, tad šis skaits droši vien būs vēl lielāks. Nu, un esošie 77 bērni, tātad pāri pa 110 bērni šobrīd pirmsskolas izglītību mācās Smiltenes vidusskolā. Šis ir pirmais solis, ko pēc reformas mēs esam izdarījuši, kas bija plānots. Nākamotnē sakos arī nākamie, uz ko mēs tad iesim un kurus sasniegsim. Un, protams, šodien ir gandarījums par to, ka mēs varam nodrošināt visiem Smiltenes novadā esošajiem bērniem, tie, kas vēlas, mēs varam nodrošināt bērnu dārzu. Līdz ar jaunu grupiņu izveidošanu darbu uzsāka 3 jaunas pirmsskolas izglītības skolotājas, 2 pirmsskolas izglītības skolotāja palīdzes, sporta skolotāja un logopēde. Kā novērojam, arī bērni jaunajās telpās jūtas labi, bija droši un smaidīgi. Kā tev šķiet, kā tev te būs tā čučēšana, gulēšana? Labi būs gulēt šeit, jā? Jā. Tu jau atradi savu vietiņu jau? Nē. Kā tu izvēlēsies? Lācīti pūkaino. Tu skatīsies, kur lācīts pūkainais, ja? Un tur iešķučēt, ja? Jā. Kad tu šodien ienāc iekšā, kas tev visvairāk iepatikās? Krāsot. Taisīt darbiņus. Spēlēties. Un draudzēties. Darbi objektām tika uzsākti pērnā gada vasaras sākumā. Būvdarbus veica konkursa kārtībā izraudzīts vietējais uzņēmums ASE. Pirmsskolas grupiņu telpas iegūtas, pilnībā pārbūvējot ēkas 2. stāvu. Mainīta telpu konfigurācija atbilstoši izstrādātiem projektam un daudz un dažādu telpu vietā ir izveidojušās 3 grupiņas priekš pirmsskolas bērniem ar visām attiecīgajām palīgtelpām, ģērbtuvēm, virtuvīti, toaletēm, rotaļtelpām. Tad tādā brīdī, protams, atsedzot dažādas konstrukcijas, kas nebija pieejamas būvprojekta izstrādes laikā, atklājās dažādas papildinājumi nepieciešamie projektu realizācijas gaitā, lai mēs nonāktu pie šā brīža rezultāta. Ja. Tā kā paldies, gribu teikt, galvenajiem pasūtītājiem Smiltenes novaddomei un būvuzraugiem un projektu autoriem, kuri konstruktīvi iesaistījās projektu realizācijā. Visiem mums bija mērķis uz rezultātu, nevis uz procesu, un bija tiešām ļoti laba sadarbība. Projekta 2. kārtas darbiem, kas paredz teritorijas labiekārtojumu, ir tehnoloģiskais pārtraukums. Šos darbus plānots pabeigt pavasarī, kad būs piemēroti laika apstākļi. Palicis uzklāt būtībā mākslīgo segumu, tā kā bērniem neliels futbola laukumiņš un arī mākslīgais gumijas segums, kas ir uz tādu vairāk tā kā basketbola laukums, viņi varētu tā teikt, un apkārt jāsakārto ir zaļā teritorija, ir melnzemi jāizslīdzina, jāapsēj ar zālais sēklām, un tā, lai viss mums ir smuki, lai patīkam ir apdzīvot šo laukumu un telpas. Tas ir tas, ko mēs gaidām ļoti. Kā tā būs, ka varēs ārā droši sportot un pietiekoši lielā platībā. Kopējās projekta izmaksas, kas sektas no pašvaldības budžeta, sastāda turpat 450 000 eiro. Tā skaitā pievienotās vērtības nodoklis.